Čau! Šodien es tev parādīšu, kā pagatavot vienkāršu un garšīgu saldējumu. Esmu saņēmusi super daudz ieteikumus, lai es pagatavotu saldējumu. Un lūk arī recepte, kura, manuprāt, ir ideāla vasarai. Lai pagatavotu saldējumu pamatmasu, tev vajadzēs 500 ml augsta saldā krējuma, 1 kārbu augsta iebiezinātā piena, kurš leduskapī ir stāvējis vismaz 4 stundas, un pusi tēkaroti vaniļas ekstrakta. Sāc ar to, ka augsto saldo krējumu sakulu līdz vieglam putu krējumam. Aptuveni šāda konsistence. Tad pievieno iebiezināto pienu un vaniļas ekstraktu. Ekstrakts palīdzēs ar saldējumu struktūru. Masu kul vēl neilgu brīdi, līdz tā kļūs nedaudz biezāka. Ar kulšanu nevajag pārspīlēt, lai masa nesanāktu graudaina. Un lūk, aptuveni šādi ir jāizskatās gatavai saldējumu masai. Šajā brīdī tai var pievienot, ko vien vēlies. Šodien es tev parādīšu 4 saldējumu garšas. Lai pagatavotu zemeņu siera kūkas saldējumu, tev vajadzēs dažas zemenes, pāris dāmu pirkstiņu cepumus un dažas ēdamkarotes krēmsiera. Es izmantoju Filadelfiju. Sāc ar to, ka sablendē zemenes. Saldējumu pamatmasai pievieno krēmsieru un to iemaisi. Man patīk, kad Filadelfija nav līdz galam iemaisīta un ir neliela gabaliņi. Tad es pievienoju zemeņu mērci un to līdz galam neiemaisīju. Tad, protams, pievienoju dāmu pirkstiņus, kurus sadrupināju nelielos gabaliņos. Sastāvdaļas var likt dažādos daudzumos, kā vien vēlies, lai sanāktu tieši tavs ideālais saldējums. Šodien pagatavoto saldējumu masu es sadalīju vairākās daļās un pagatavoju vairākus saldējumus. Kad visas sastāvdaļas pievienotas, es saldējumu masu liku kādā trauciņā, kuru pēc tam var likt saldētavā, un diezgan svarīgi ir, lai arī tam būtu vāciņš. Virspusi nedaudz izlīdzina un vari vēl uzbērt dažas sastāvdaļas, lai saldējuma virspus izskatītos ļoti skaisti. Pēc tam saldējumu liec saldētavā, kur tam jāpavada vairākas stundas. Vēlams visu nakti. Pirms pasniegšanas izņem to no saldētavas un ļauj tam nedaudz atkust, lai to būtu vieglāk servēt. Kā nākamo es gatavošu neapolitāniešu saldējumu. Tev vajadzēs dažas tēkarotes kakao un dažas ēdamkarotes zemeņu mērces. Kā jau iepriekš rādīju, vienkārši jāsablendē zemenes. Pārējiem saldējumiem es izmantošu šādas saldējuma formiņas, kuras var iegādāties veikalā Rito. Links, kur nopirkt formiņas, ir video aprakstā. Ļoti parocīgi ir tas, ka tām līdzi nāk arī neliels statīvs, kurā ērtas saldējuma formiņas ir gan glabāt, gan arī likt saldētavā, kad gatavo saldējumu. Neapolitāniešu saldējumu es saldējumu masu sadalīju 3 vienādās daļās. Vienai es pievienoju kakao, otrai zemeņu mērci, bet trešo atstāju tādu pašu vienkāršu baltu. Starp citu, šādi atsevišķi tu vari arī pagatavot gan zemeņu, gan čokolādes saldējumu. Pēc tam saldējumu kārto trauciņos. Apakšā liec zemeņu saldējumu, pa vidu balto, bet augšpusē šokolādes saldējumu. Vienmēr gatavojot saldējumu trauciņos ir ļoti svarīgi to blīvi salikt, lai nebūtu nekādu gaisa burbulīšu. Īpaši saldējuma masa ir bieza. Man ļoti patīk šīs formiņas, jo caur tām, gatavojot kārtēnos saldējumus, es viegli redzu, cik bieza ir katra kārta. Ar karotes palīdzību turpinu pildīt saldējumu trauciņā. Es tev iesaku nepildīt saldējumu līdz pašai trauciņa augšpusē, bet gan atstāt nelielu spraudziņu. Trauciņā stingri ieliec kociņu. Tad trauciņus var likt saldētavā. Vēlams uz visu nakti, lai tas sasaltu stingrāks un to būtu vieglāk izņemt no trauciņa. Kā nākamo es gatavošu karameļu riekstu saldējumu. Var izmantot veikalā nopērkamo karameli vai pagatavot mājās pats. Manu recepti karamelē var atrast ābolu drumstolu video. Links ir video aprakstā. Tev vajadzēs 2 ēdamkarotes cukura, nelielu sauju pekanriekstu un, protams, karameli, cik vien vēlies. Ceturdaļai no saldējuma masas es izmantoju 4 ēdamkarotes karameles. Sāc ar to, ka pannā ieber cukuru un to kausē. Ik pa brīdim to apmaisi.
Esi uzmanīgs, jo cukurs ir ļoti, ļoti karsts, nekādā gadījumā tam nepieskaries. Tad pievieno riekstus. Šodien es izmantoju pekana riekstus. Apmaisi, lai tie visi ir noklāti ar cukuru, un tad liec uz cepamā papīra, lai tie pilnībā atdzistu. Kad pilnībā atdzisuši, karamela būs sacietējusi. Ar lielu nazi tos sasmalcini. Man patīk atstāt diezgan liels gabals, bet var arī sasmalcināt smalkāk. Saldējuma pamatmasai pievieno karamelu, to nedaudz iemaisu un tad pievieno arī riekstus. Saldējumu liec kādā traukā ar vāku un liec saldētavā, vai arī pildi saldējuma formiņās, kā to daru es. Kā jau iepriekš minēju, saldējuma formiņās ir svarīgi likt diezgan blīvi, lai nebūtu nekādu tukšumu. Nākamais saldējums, ko parādīšu kā pagatavot, ir šokolādes gabaliņu saldējums. Sasmalcini savu mīļāko šokolādi, cik vien lielos gabaliņos vēlies, iemaisi saldējuma pamatmasā un pildi formiņu. Ļauj saldējumam saldētavā sasalt apmēram 12 stundas. Citādāk, ja tas nebūs pietiekoši sasals, tu vienkārši izraus kociņu un neizņems to kopā ar saldējumu. Kad esi gatavs pasniegt saldējumu, to paliec zem silta ūdens. Tas nedaudz pakausies saldējumu ārējo maliņu, un tā tev būs to ļoti viegli izņemt ārā no formiņas. Un lūk arī gatavais saldējums. Es ceru, ka tev patiks šis video. Ja pagatavo šo vai kādu citu no manām receptēm, neaizmirst izmantot #BettīsRecepte. Uz tikšanos nākamajā video!